Kas ir šī balss, runā Rīga, Rīga runā. Sveicināti! Portālā TVNet un Gamma akadēmijā mēs sveicinām jūs. Es esmu Toms Strēbergs un man blakus stāsti. Tā es. Sveiciens, Krista Gerača, Toms Strēbergs šoreiz samainījušies vietām. Tie, kas mūs skatās, es nezinu, kāpēc šāds lēmums, Tom, bet... Flip the cards, kā saka. Šis nebūs vienīgais flip the cards šajā epizodē, starp citu. Šodien mēs runāsim par mūziķu un mēdīju mijiedarbību un arī to, kāda digitālās vides nozīme ir šajās attiecībās, jo mūsdienās mūzikas dzīve notiek patiesi daudzslāņainā formātā. Radio piešķir uzticamību, televīzija plašu publisku atpazīstamību, bet sociālo tīklu platformas rada reālu un tādu īpaši personīgu ikdienas kontaktu ar auditoriju. Un mēdījiem ir nepieciešams dinamisks saturs, savukārt mūziķim redzamības telpa, kurā viņš var patstāvīgi atgādināt par sevi. Un šī mijiedarbība ir kļuvusi par neatņemamu sadarbības modeli, kas nosaka, kā mākslinieku redz, dzird un arī atceras. Nu tad, līdzīgi kā visās iepriekšējās Gammas akadēmijas epizodēs, arī šī sērija dalīsim to divās daļās. Un pirmās daļas viesi jau ir pie mums studijā. Man ir liels prieks šeit sveikt mūziķu un dziesmu autoru Martu Grigāli. Sveika! Čau! Un es domāju, ka šī seja jums ir pazīstama no šīm rindiņām. Iespējams, Ēriks Saksons, TVNet foto un video nodaļas projektu vadītājs, šoreiz eksperta krēslā. Jā, paldies un sveiki, paldies, ka atļāvāt iesaisties šajā krēslā, jo es diezgan bieži pasēdēju tajā pusē, kā tie, kas mūs skatījās arī iepriekš, jau noteikti pamanīja. Mūziķi un mēdīji. Ērika, uzreiz droši vien tad sāksim ar tevi. Tu esi abās flangos, tā teikt. Kāpēc tu tā? Es neesmu abos, jo mūziķu pusē es neesmu neviens. Tu palīdzi jaunajiem mūziķiem atrast savu... Jā, tādā ziņā, jā. Nemieru blici. Es meklēju jaunos mūziķus jau, kaut kādus gadus, vismaz 5, un palīdzu viņiem atrast pirmās skatuves un neliedzu arī padomus, kas ir svarīgi, jo tie mūziķi, viņi tad, kad sāk savu ceļu, Mārta apstiprinās, īpaši daudz ko nezinu, kur likties ar to savu ierakstīto dziesmu. Tev arī noteikti bija tādi palīgi, kad tu sāki. Jā, ir jau tagad lēciņš pagājis, bet, protams, jā. Ļoti svarīgi, ka kāds padod roku un arī pastāst, kā lietas notiek. Redz, es joprojām padodu roku un neliedzu šos te padomus un iesaku rūpīgi apdomāt, kā to savu darbu nogādāt līdz klausītājam. Tad par šo arī šajā sarunā. Man šeit, ka ļoti daudzi mūziķi patiesībā to ceļu ir sākuši pie tevis savulaik tāds raidījums vai vietne, kā pareizāk to nosaukt, Čaula? Jā, te jāsaka uzreiz liels paldies manam draugam un skolotājam Jānim Vaišam, kas noticēja šai idejai, un viņa pavadībā vismaz 50 jaunieši ieguva pamatīgas zināšanas, un lielākā daļa no šiem jauniešiem šobrīd dara tiešām kaut kādas nopietnas lietas, un man ir prieks, ka es arī kaut kur tiku ar Jāņa Vaiša svētību. Bet jā, tieši tā. Tagad, kad man ir liels prieks satikt mākslinieks, kas izdod savus jau 1., 2. un 3. albumus un teikt, Klau, bet atceries, Patriša, toreiz, kad tev bija 13 gadi un māmiņa tevi aiz rokas veda pie manis. Skaists atmiņas. Mēs savukārt arī vēl teksta video ļoti sen vienai no manām arī ļoti gadiem. Gadiem 5, 6, 7, 8, 9. Jā. Es vienmēr saku, ka laimīgie laika neskaita, bet dažreiz mēs skaitam. Marta, varbūt tad pastāst, kurš tev bija tas atslēgas cilvēks? Tu teici, ka ir ļoti svarīgi saņemt šo padomu, kādā ziņā arī atbalstu. Kam tu varētu teikt paldies? Man ir vairāk, un nedod Dievs tagad kādu aizmirst. Man ļoti DJs Rudi ir pirmais, kas nāk prātā, jo ar viņu mēs esam daudz strādājuši, un tas bija ļoti vērtīgi. Turpat Toms Grēviņš vienmēr bija arī kā kolēģis un kā padomu devējs. Mans vīrs arī, Kaspars Grigāls, kurš jau
bija jau kādu laiku, jau arī uz skatuves, kad es sāku dziesmas rakstīt. Šautauts. Šautauts vīram. Vīri, tas ir forši. Un, man liekas, ka forši tomēr arī kolēģu vidū, ka ir tas nezinu, atbalsts, draudzīgais plecs, un šobrīd es raugos uz tevi, Tom, kā uz savu atbalstu plecu. Kolēģi. Jā. Vai mūziķiem, jauniem, un domājot par jauniem mūziķiem, kas to savu ceļu sāka, vai jums ir kāds padoms, kā vislabāk sevi padarīt redzamu? Jo ir forši, ka tev ir forša dziesma, ir forši, ka tā skan radio un tam līdzīgi, bet kā līdz tam nokļūt? Vai ir kāds step by step vai abecīte šajā visā sakarā? Kuru komunikācijas aģentūru tu izmanto? Komunikācijas aģentūra Marta. Man ir ļoti daudz padomu, bet pirmais, kas nāk prātā vispār, ir droši jāsaka, jāraksta, jārāda pašam tas savs mākslas darbs, un nevajag uztraukties, ka kādam šķitīs, ka tu kaut kur esi par daudz, vai ka tu kaut kur esi varbūt nestilīgs, jo pietiktu jau stilīgajiem, jo pietiktu, ka vienreiz es pasaku out now. Un visi skrien skatīties, bet, diemžēl, tas tā nestrādā. Tev vajag atkal un atkal cilvēkiem atgādināt par sevi, izdomāt jaunus veidus, kā to izdarīt interesanti. Domāt ārpus kastes. Piedod. Nē, es domāju, Ērikam ir kāds dienas padomiņš. Es vairāk šo jautājumu sapratu tā, ka pašā sākumā, kad tev ir pašas pirmās dziesmas, kur ar viņu likties? Un, kā es daudziem palīdzējis, tādā ziņā es saku, taču uzrakstiet labu relīzi. Te jūs varēsiet labāk pateikt. Jūs saņemat kas ir laba relīze? Jūs drīzāk pateiksiet, kas ir slikta relīze vispirms. Jūs visi saņemat. Es arī starp citu viņas joprojām saņemu, lai gan man viņas nevajadzētu saņemt, bet arī es viņas saņemu. Man liekas, ar to vajadzētu kaut kādā veidā sākt, ja vispār tas mākslinieks grib skatīties uz mediju pusi, ja viņš nav izvēlējies, ka es tikai sociālos tīklos darbošos vai kā. 10 gadus atpakaļ taču Singapūras satīns radās, vai ne? Tas bija viens rīts, es atceros augsts rīts, un pēkšņi bija internetā tas pirmais mixtapes. Nebija nekāda sociālā tīkla profila viņiem. Tur 3-4, būsim precīzi, no džekiem bija stipri pieredzējuši mūziķi iepriekš, bet rekur nebija nekāda sociālā tīkla, pat preses relīzes nebija, jo viņi uzreiz zināja, ka neko tik rupju iespējams nekur nepublicēs. Arī tā var. Bet standartā tā nesanāk, laikam jāuzraksta laba relīze. Ir vienmēr tie izņēmumi, kas ir kaut kādi, varbūt, redz, viņiem sanāca, bet tas ir izņēmums, tas kaut kāds mazs procents. Tāpēc, preses relīzes ir labi, un ir arī ļoti labi, ja nevar no pirmā skata pateikt, ka to ir rakstījis ChatGPT, jo pēdējā laikā tā ir liela problēma, ka tu atver un saproti, ir vienkārši vārdi savirknēti, ļoti skaisti, bet nenozīmē neko. Bet ChatGPT var iedot labu to struktūru, kā rakstīt. Padomiņu varbūt, jā. Karkas, jā. Kas var iedot, un pēc tam tas gan jāizpilda pašam. Noteikti Marta radio darbojas jau vismaz 10 gadus. Jā. Un es nekad nezināju, kādā formātā dziesmas uz radio jāsūta. Un mūziķi arī nezina. Nopietni. MP3 formāts, WAV formāts? WAV, manuprāt. Jā. Manuprāt. 10 gadus darbojies, un arī tu nevar atbildēt, kādā formātā. Es teiktu, ka WAV, jā. Es arī. Jā? Okay, es arī pati vienmēr sūtu savas dziesmas, es sūtu formātā. Lai gan Līdzcerīna plates ir vakardiena. Es lieku linkā vienmēr tur ir gan MP3, gan WAV, lai lemj tas, kurš lejuplādē. Un arī bildītas svarīgas. Protams. Arī bildītas svarīgas, un droši vien ir svarīgi arī izvērtēt. Bieži vien mēs saskaramies tādu problēmu, mūziķis atsūta, piemēram, tur Google Drive'ā saliktu mapi ar 55 fotogrāfijām. Wow, jā, tad Treber kungam ir 10 minūtes jāšķirsta. Viņš jau pazaudē 10 minūtes, lai veiktu šo publikāciju. Puse no bildēm būs vertikāls, kas arī laikam īsti nesanāks. Pusi man šeit drīkst dot arī vertikāli mans viedoklis, jo varbūt kāds taisīs kādu sociālo tīklu ierakstu, un tur tieši noderēs arī vertikāli. Man šķiet, ka ir labi, ka ir gan, bet cik vajadzētu tās bildes, es nekad neesmu sapratis. Jo tā, ka man atkal kārtējo reizi, kad es vadīšu šos jauno grupu pasākumus, mūziķi prasīs, es nezinu, ko man viņiem pateikt. 2 vertikāls, 2 horizontāls albumu vāciņu ir. Jā, būs labi. Ja? Tas ir tas optimālais. Jūs labāk zināt. Es neminēšu, kura mūziķa relīze, bet es nesen salīdzinoši publicēju, un viņiem nebija klāt pievienotas fotogrāfijas, un skatījos šo te arhīvu, un tad liekas tā nedaudz savādījāk, jāliek ir vismaz 5 gadus veca bilde. Tas nav labais stils.
es nezinu, es laikam esmu tajā pusē, ka labāk tomēr bišķiņu vairāk no kā izvēlēties. Jā. Jā. Nu, tad vēl tāds sīkums, ja mēs par foto, baigi vēlams būtu pievienot foto autoru. Jā. Nu, savādāk Treberkungam, es atvainojos, ka es visu laiku jūs pieminu, bet atkal jālauza galva. Tātad citātis foto. Jā, lai mēs novirzītos no Treiberga kunga. Jā. Es Martai gribēju jautāt, šo mēdīju formāti ir ļoti dažādi. Un, tā kā iztēlojos, to arī es redzējusi, kur cilvēki publicē bildes, kad viņi dodas ceļojumā, kā izskatās viņu mugursomu, cik tur kas ir sapakots, kam tur ir svarīgā vietiņa. Kā tu pako šo savu mugursomu, ko tu liec vispirms, ko tu liec nākamo, domājot par mēdīju formātiem, kādi mums Latvijā viņi ir šobrīd aktuāli? Mēs tagad domājam par dziesmas sevi. relīzi? Jā, par sevi. Jā, Bet par vai savu... vispār par mani, vai par konkrētu dziesmu? Nē, es domāju tieši par jaunu dziesmu. Okay. Tev viņa ir jāpalaiž tautās. Okay. Kā tu rīkoji? Man ir jāizdod dziesmas, nozīmē, ka man ir ļoti aizņemtas vairākas dienas pirms un vairākas dienas pēc tam. Es rakstu relīzi latviski, es rakstu relīzi angliski. Attiecīgi strādāju gan uz Latviju, gan uz starptautiskiem medijiem. Tad arī atšķirīgi saņēmēji. Tad man ir jāuzraksta maniem avīzes, Martīnī avīzes lasītājiem online, kas saucās Martīnī Gazete. Tur es rakstu savu newsletteru. Kā tas ir latviski? Kā mēs sakām? Vēstkopa. Jā, tā man ir jāsagatavo un jāizsūta relīzes dienā noteikti. Man ir jāieliek publikācijas visos sociālos mediju tīklos, man ir jāaiziet uz intervijām radio un televīzijā. Protams, tām arī jāsagatavojas un, protams, ka jāizdomā arī, ko vilkt mugurā galā. Tas ir tāds, kas vispār pirmais, kas man ienāk prātā, bet es zinu, ka to darbu saraksts ir vēl garāks un vienmēr ir svarīgi par tiem visiem padomāt. Vēl ir tāda lieta programma kā Submit Hub, kopš es rakstu mūziku angliski, es arī tur lieku playlistēm nododu. Jā, un meklēju vēl blogus, playlistu veidotājus, cilvēkus, kuriem arī starptautiski man mūzika varētu interesēt. Tā kā tur diezgan liels tas darbiņš tiek ielikt. Eirovīzijas communityjus, jo tu arī iespējams tā zona tevi saista. Mazliet. Grupas. Mazliet kāds noteikti, jā, bija cilvēki, kuri man atrada Supernovā pagājušajā gadā, un viņi arī ar mani palika, par ko es priecājos, ka viņi ir konvertējušies par Martīnī, bet nav tā, ka es īpaši šobrīd, tagad izdodot jaunu mūziku, vairs strādātu uz šīm kopienām. Tu nosauc tik daudz. Man ir jautājums, kāpēc tev nav kāds, kas tev palīdz šajā sakarā? Man ir menedžmenta aģentūra Anglijā, ar kuru strādāju. Man ir arī distributors jauns, ar kur mēs nu pat parakstījām līgumu, kas arī nāks palīgā ar mārketinga lietām. Ar pārējo ir bijuši momenti, kad ir kāds, kas palīdz. Šobrīd vairāk vai mazāk Latvijā daru lietas pati. Un ar to palīdzēšanu jau arī tā, man ir jāsaprot, vai es varu noalgot cilvēku. Man ir jāizvērtē lietas, kuras ieguldu. Piemēram, vai es samaksāju cilvēkam par darbu, vai es, piemēram, samaksāju tajā Submit Hubā, kas viss kaut ko maksā, un tad tu vienkārši izvērtē, kas ir tas, ko tu vari labi izdarīt pats, un kas ir tas, kur tev, tu nevari bez ieguldījuma iztikt. Jā. Soma sapakota. Pamatīgi pie tam vēl. Tradicionālie mēdīji, ko mēs saprotam kā radio, TV, ziņu portāls un sociālie tīkli. Kā tev šķiet, vai mūziķis šobrīd var iztikt iespējams tikai ar saviem sociālajiem tīkliem, vai tomēr ir jāmeklē tas vēl, kur parādīties? Man šķiet, ka šobrīd mēs esam tādā ļoti mainīgā situācijā. Vispār mūzikas industrija ārkārtīgi mainās šobrīd, un daudz to salīdzina ar laiku, kad, piemēram, kad mēs pārgājām uz CD vai kad mēs pārgājām uz straumēšanu. Šobrīd mēs arī uz kaut ko pārējām un nav īsti skaidrs, uz ko. Ir skaidrs, ka sociālie tīkli valda, ir skaidrs, ka AI arī ienāk, un nav viena pareizā veida. Vienam liksies, ka TikToks ir labāks, vienam šitīs, ka YouTube ir labāks, viens joprojām turpinās teikt, ka nē, bez radio nekādi. Es nezinu. Ir jāskatās uz konkrēto mākslinieku, kur varētu būt viņa auditorija. Ir jādomā par to, kur ir tās klausītājs. Vai šis klausītājs vispār kādreiz ieslēdz radioaparātu. Varbūt viņš sēž tikai TikTokā. Varbūt viņš tur nemaz nav un bez tā var iztikt. Bet, kā jau spriežot varbūt pēc manas somas pakošanas, man šķiet, ka ir prātīgi
likt tās bumbiņas dažādos groziņos. Cik ilgu laiku tev paņēma, lai atrastu savu distribūtoru, jo tas ir arī darbs? Man bija vairāki piedāvājumi, kuri galīgi nebija interesanti beigās, jo sākumā jau ir tā, ka tev var kāds piedāvāt kaut ko un izstās visu no malas baigi forši, un tad tu sāc lasīt maziem burtiņiem, kas tur rakstīts, un tad tu saproti, cik daudz viņi patiesībā grib paņemt, cik liels ir tas procents, un cik maz ir tas, ko viņi tev dod, un tad viņi tev ieslēdz uz kādu laiku. Tā kā, jā, pagāja. Plānas tā nozīmē. Jā, protams. Pagāja. Es tagad ir 26. gads, es sāku angliski izdot mūziku 23. gadā. Tas nozīmē, ka 2,5 gadi kaut kur ir, kopš es skatos vispār uz starptautiskām lietām, un tas tik arī tad ir pagājis. Jā, es te bišķi paņēmu sev roķi. Kas es vienkārši gribēju to iepriekšējo jautājumu paturpināt Saksona kunga virzienā. Jautājumu par tām platformām, vai jāšauj uz visām, vai arī jāizvērtē. Ir diezgan daudz tādi mākslinieki, kas lielākajā daļā no mediju platformām nekad netiks. Bet viņu klausījumi būs tikpat lieli un lielāki nekā tiem, kas tur dzīvojās jau gadiem. Man ļoti tūs sirdī ansamblis Gerača bērni. Viņiem, manuprāt, nav sociālo tīklu profili. Viņiem visticamāk nav neviena pieminējuma portālos, radiostacijās atskaņojumi arī visticamāk nav, bet tad, kad mēs ieejam Spotifyā, tad tie cipari ir grandiozi. Lielāki kā tiem, kuri uzstājas arī lielās televīzijas pārraidēs. Nesaukšu nevienas tās pārraides vārdos, bet jā, iet arī tādu ceļu. Un kur ir klausījums, un kas tad gala beigās ir mērķis, liels klausījums, slava? Un ja kāds saka, nē, šis ir vienīgais veids, tad uzreiz var zināt, ka nevajag 100% šajā cilvēkā klausīties, tāpēc, ka nav vienīgā pareizā veida. Neviens nevar pateikt vienīgo pareizo. Tajā skaidrojumā par vārdu mēdījis ir tas atslēgas vārds ir vidutājs, jo no latīņu valodas mēdījum atrasties pa vidu starp kaut ko. Marta, kas tev ir svarīgi sadarbībā ar šo vidutāju mēdīju? Ko tu sagaidi, kādu attieksmi, kādu pieeju pret tevi kā mūziķi, un varbūt padalies ar stāstiem no labā un sliktā kausiņa. Šis ir ļoti interesants jautājums, tāpēc, ka, protams, ka man ir tās abas cepures, un ir tie 11 gadi radio, un ir tie 10 gadi arī jau mūzikā, un man šķiet, ka atslēgas vārds, kā jebkurās attiecībās un jebkurā vispār vietā ir elementāra cieņa. Vienkārši tas ir svarīgi, ka tu vienkārši patīkami komunicē ar to otru cilvēku no abām pusēm. Un lielākoties tā pieredze ir bijusi laba, bet ir tie daži kaut kādi momenti, kas saglabājas vienmēr atmiņā. Un, protams, tie sliktie vienmēr paliek atmiņā. Un ir bieži gadījumi, kad es jūtos tā, ka es esmu šajā intervijā un ir tāda nievājoša attieksme no intervētāja. Un tad tu īsti nesaproti, kāpēc tad jūs mani šeit vispār aicinājāt, kāpēc es esmu šeit, ja es tieku tā, tā kā no augšas uz mani skatās. Jo es zinu, ka es nekad ar savu viesi radio tā nerunātu, kā ir kādreiz gadījies, kā ar mani runāt. Tur ir ļoti, ļoti maz šo gadījumu. Bet es tos atceros, tur neko nevar darīt, tie iesējušas atmiņā. Bet otrādi taču arī noteikti gadās. Kad no mākslinieka, uzaicina mākslinieku, un tu redzi, no viņu puses ir tāda nievājoša, nepatīkama attieksme. Ir bijis arī tā, bet to es vieglāk aizmirstu. To es zinu, ka noteikti ir bijis, bet šos es neatceros. To es, laikam, vieglāk laižu garausi. Jo man jau vienkārši, es tur ir pārsvarā punk un tāda alternatīvā mūzika, ar ko es tur darbojos. Un tur viss vienkārši, ja man kāds pasākumā uzkāpj uz skatuves, ko es vadu un izturs nievājoši, es viņam atbildu tieši tāpat, tikai 3 reizes vairāk, un gala beigās pasaka, es esmu saimnieks. Es vadu pasākumu, tu vari rakstīties, cik tu gribi veču, ka es esmu redzējis 10 gadus tādas kā tu. Bet lielākoties man šķiet, ja mūziķis nāk uz radio, viņš kaut kā tomēr arī saprot, kur viņš atnācis, un viņš droši vien gribēs atnākt vēl. Līdz ar to tādu baigi trako izgājienu varbūt arī nav bijis. Kā visvieglāk tikt
uz to mediju. Jo, ir tā labā relīze uzrakstīta ar tām 5 labajām bildēm attiecīgos formātos. Audio pievienots abos divos formātos, viss ir labi, bet nav jau tā, ka visi, ko jūs saņemat, jūs varat uzaicināt. Tad... Tur ir baigā patiesībā tāda kontaktu veidošana. Un īpaši mazajā Latvijā, bet es varu pateikt arī visur citur. Tagad, kad es arī mēģinu lausties citur, es saprotu, ka viss ir par kontaktiem, par attiecību veidošanu. Ir jāiet uz pasākumiem, uz citiem koncertiem. Ir jāmēģina atrast e-pasti, bet arī sociālos tīklos var aizsūtīt kādu ziņu. Un tad arī tā ziņa ir jāsūta gudri, pieklājīgi. Man tikko atnāca viens sadarbības piedāvājums, tas gan nebija saistībā ar mūziku, bet ziņu svešs cilvēks sāka ar Čau Martuk. Un mūsu sadarbība beidzās jau tajā brīdī, kad man svešs cilvēks pateica Čau Martuk. Tā kā padomājam, esam pieklājīgi, pasakām varbūt kaut ko jauku, un tad tur kaut kas var izveidoties. Es daru tā, vispirms iepazīstoties, es saku labdien, 2. reizē sveiki, 3. čau un 4. jau. Un tādā secībā, ja lietas notiks, tad viss būs pareizi. Nevis, Marta, mums te dziesma iznāca, un tur kaut kāds raidījums, cik es redzēju, kaut kur ir, un tad varbūt varam atnākt. Tā laikam nav labākais veids, kā sākt, bet attiecībās esot līdzīgi. Arī nevajadzētu uzreiz ar, vienā filmā bija labs citāts, vienā rokā kaut kas un otrā kaut kas. Tādas vienkāršas lietas arī, ja tu kādu uzrunā, piemēram, Instagram, praktisks ieteikums piesakotam cilvēkam. Tā kā saprot, ar ko tu runā. Varbūt izsaka kādu komplimentu par kaut ko, ko tu esi redzējis kādu raidījumu, kas patika vai kaut ko. Ja? Un tad pievieno īsi, kas tu esi, nevajag arī palagu. Nevienam nav tur laika ļoti daudz lasīt. Uzrakst galveno un es domāju, ka es tev atbildēšu. Tā. Bet ar ko tu skaidro to pārlieku lielo familiaritāti ir īstais vārds? Es nezinu, vai es pareizi izrunāju, bet... Pareizi. Jo... nav arī noslēpums tas, ka tu arī esi ne tikai dziedātāja, radiobalss, bet arī satura veidotāja. Vai nav arī šis faktors kaut kādā ziņā ietekmē to, ka cilvēks iespējams, kas tev sako, drīzāk redz tevi nevis... kā tādu varbūt savu sabiedroto arī ikdienā. Tajā. Tas jau nemaz nav slikti, ja mēs tā padomājam. Tas vienkārši bija smieklīgi. Man ļoti nepatīk, ka man par Martuku sauc. Tas bija... Nesauciet Martu par Martuku, jā? Jā, bet es domāju, ka cilvēki ir dažādi. Mēs neieciklēsimies uz šo. Jā, nezinu. Es vienmēr cenšos būt ļoti pieklājīgi, ja kādu uzrunāju. Es to pašu laikam sagaidu arī. Bet cilvēki var apvainoties, ka viņi sūta tev, tur pieņemsim dziesmas, un viņi nesaprot to, ka tas vai tā dziesma nonāks radio ēterā vai nē, tas jau reti ir atkarīgs no DJ. Jā. Jau ir cilvēki, kas... Mūzikas redaktors parasti lēmī vai kāds pēc tam viņš apvainojas. Marklau, es tev jau 5. dziesmu sūtu un jau 5. reizi tu viņu neieliec. Nav forši. Zini, 11 gadu laikā nav bijis šādi. Nav bijis. Okay. Varbūt aiz muguras. Tagad parunāsim par Ameriku. Okay. Mūziķim Amerikas tirgu eksistējot, kā es to uztveru, viņa augstākā virsotne saistībā ar medijiem, varbūt, ka viņš var uzstāties Saturday Night Live vai Jimmy Fallon vai kā vēl viņus tur sauc, šajos sarunu šovos, kas ir neskatoties uz to sociālo tīklu popularitāti, tie skatījumi, kas šiem raidījumiem ir šajā pašā YouTube platformā, ir grandiozi. Kur tad Latvijā varētu būt šis Jimmy Fallon šovs? Kas tev kā mūziķei ir tas, ka, ja es tieku šeit, let's roll, tad mums aiziet viss. Tu tagad saliecini Ameriku un Latviju. Jā. Kas ir mūsu Jimmy's Fallons? Kas ir mūsu, tas, kur katrs mūziķis grib nokļūt, un ja viņš tur ir ticis, tad I made it. Es nezinu, vai mums jau nav tāda vakara šova. Mums ir bieži cilvēki iet no rītiem uz rīta raidījumiem. Jā, tas ir viens veids un labs veids, manuprāt. Protams, ka cits jautājums, ko tu tur vari padziedāt tajos 8 no rīta, bet kaut kā saņemamies un darām. Man tas, piemēram, ļoti satrauc. Es varu godīgi pateikt, man tā satrauc tās televīzijas, bet es saņemos un daru, jo es gribu būt savas mūzikas lielākais advokāts un es gribu to dziesmiņu izvest pasaulē.
Man ir jādara dažas lietas, kuras varbūt man negribas darīt. Bet jā, televīzijā liels spēks ir. Nu, kas vēl? Un tad ir šovi. Tad ir, protams, Supernova, ir muzikālās bankas fināls. Bet vispār mums tās Džimijs Felons arī noderētu. Tagad Pārdziedi mani nedaudz pilda Jā. kaut kādā veidā Jā. to funkciju, bet vienīgi tur tā problēma ir tāda, ka mūziķu skaits ir limitēts, arī pati norise ir limitēta laikā, bet tomēr arī tas veido to ruporu kaut kādā ziņā. Bet īsumā atbildot uz tavu jautājumu, vai Latvijā ir tāds šovs, kur tu tiec un tad ir I made it? Nē, tāda nav. Jo agrāk Jāņa Skuteļa mēģinājums bija viens solis tajā virzienā un ļoti labs un forši. solis. Un lūdzu vēl. Jāni, tad Halo. aicinām, Zeltiņam padomā. tik arī. Jā, un Zeltiņam bija pirms tam, un Arī, Zeltiņam jā. atšķirībā no Jāņa Skuteļa bija, tā platforma bija krietni lielāka, tā bija Latvijas televīzija, un tas bija prime times, laikam. Acīm redzot, ja mums Diena. tas nav, tad tas nav laikam. Bet trīs lietas, labas lietas, lai mēģinu vēl. Trešo. Trēberga kungs. Pasniegsim tās gammas balvas, un tad jau aiziet. Ar ko mēs nopaļojam? Mēs jau nopaļojam. Es tagad esmu iesildījusies. Nu. Tā viss rekā notiek. Tas ir parasti tas motīvs, kad iesildās, tad jānopaļojas. Tas ir bērnu balītais arī, ka bērni no sākuma ir kautrīgi visi, un tad, kad jābrauc mājās, tad visi daudzās un nevar apstāties. Bet, ja tas apaļošanās brīdis ir klāt, tad tu jau pieminēji dažādas platformas, kur tu izvieto savu mūziku. Varbūt padalies, no kurienes tu gūsti informāciju par to, kas notiek ne tikai Latvijas. Varbūt tad, kur tu gūsti informāciju par Latvijas mūziku un kur tu smelies kaut kādus jaunumus, kas notiek ārzemēs. Par Latvijas mūziku man šķiet, ka mums tā industrija ir pietiekoši neliela. Un piesakojot tiem dažiem cilvēkiem, kas šajā industrijā ir, apmēram redz, es skatos Instagramā, protams, ir sociālā tīkli, jā, Instagrams lielākoties par Latvijas mūziku un arī portāli. Jā, sestdienas, Kultūras svētdien. diena tā nav. Taustāmā formātā. Jā. Bet godīgi sakot, es tieši šodien par to iedomājos. Es citā kaut kādā saistībā, bet varbūt ir jāatgriež savā dzīvē kaut kas taustāms, tāpēc, ka pārāk viss ir varbūt arī. Bet labi, atbildot jautājumu, tas ir tā portāli un par ārzemju mūziku vairāk TikTokā. Tad, kad es sāku angliski dziedāt, tad es arī diezgan daudz piesakoju dažādiem neatkarīgiem māksliniekiem, kādus es iepriekš nezināju, mēģināju veidot to savu burbuli. Ja, un tad es arī tur daudz ko redzu. Un vēl es varu vēl vienu padomu iedot. Jūs ļoti gribēju pateikt vienu svarīgu lietu, kas man šeit visiem mūziķiem ir jāzina, ka jebkurā brīdī tāds TikToks vai Instagrams var arī pazust. Un tie sekotāji, kas tev tur ir, arī var jebkurā brīdī pazust. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tev ir tie e-pasti vai tie telefona numuri, ka tev ir iespēja ar saviem faniem, ar tiem īstajiem, tiem taviem tuvākiem, ar to 1% varbūt to sekotāju, bet tiem, kuriem tiešām rūp, ka tev ir iespēja ar viņiem sazināties un dot viņiem ziņu, ja tev ir koncerts vai albums vai dziesma vai kaut kas. Tā kā parūpējieties par saviem e-pastu sarakstiem. Ērika? Es netērēšu laiku atbildot, dārgo ēteru laiku atbildot, kur es gūstu info par jaunumiem mūzikā, bet es tērēšu šo dārgo laiku, lai dotu ieteikumu māksliniekiem, arī mūziķiem. Vispirms jau droši vien jābūt ir ar kaut ko interesantiem. Jā, ir tik daudz neinteresantas mūzikas, tik daudz neinteresantu cilvēku. Un arī kāpēc, lai Trēberga kungam un Kristai būtu interesanti publicēt kārtējo neinteresanto mākslinieku? Esat ar kaut ko interesanti, sociālos tīklos var burvīgi veidot tēlu. Un tā. Jā. Labs padoms. Nav jēgas runāt, ja nav ko pateikt. Dzīvi Tas arī vajag mūzikā dzīvot. tāpat nav jēgas dziedāt, ja tev īstenībā nav par ko dziedāt. Es laikam gribētu teikt. Jāpiekrīt. Paldies par šīm atziņām. Paldies, Marta, ka tu atnāci pie mums ciemos uz Paldies par Gāmas uzaicinājumu. akadēmiju. Prieks būt šī divā. Gaidām arī no tevis muzikālos jaunumus. Jā. Un, varbūt viņi šajā brīdī jau īstenībā ir līdz jums nonākuši, kas nav izslēgts. Martā 3. albums. Lūdzu. Un paldies Ērikam. No manis jūs negaidat muzikāls jaunums. Mēs ar Ēriku arī tiekamies droši vien Pie kafijas aparāta. pie kafijas. Kafijas aprātu noteikti arī Gāmas ceremonijā, kas jau īstenībā ir pavisam drīz. Tik, tok, tik,
TikTok sociālais tīkls vai laika pulkstenis vai jebkas. Mēs to atgriezīsimies ar Tūlīt. jauniem viesiem. Tiekamies! Gāmas akadēmija, part 2. Otrā daļa, un Olas ir klāt, tātad varam sākt. Ārvis Reiks, čau, Ārvi. Čau. Un Aiga Leitholde, mūzikas apskatniece un žurnāliste. Un šie cilvēki, dargie skatītāji, lūdzu ievērību, ir Gammas balvas laureāti, jo Aiga šo balvu saņēma kategorijā gada mūzikas apskatnieks vai žurnālists, un Ārvis saņēma balvu par straumētāko dziesmu kopdarbam ar Grupu Olas, Nārnija. jā, un Who's That Kid, un Esmeralda. Jā. Kā lūk, patiesi Gammas iesvaidīti mūzikas nozares profesionāli. Kur jūs kronīši un atzinības? Vajadzēja pateikt, lai paņem līdzi. Jā. Mūsu kronīts palika pie Esmeraldas. Oh. Tā kā jā, mēs viņai Un pareizi. kā sievietei Kā karalienei. Uzdāvinājām, kā dziesmas princesei, karalienei. Tā Super. kā tiešām simboliski, jā. Nu, mēs te šodien par mēdījiem, par mūziķu attiecībām ar mēdījiem, par to, kā tikt pamanītiem ar saviem mūzikas darbiem. Aiga, Jā. tu kā, es tomēr teikšu, profiņš šajā jomā, un tu esi redzējusi droši vien arī to maiņu, kā mūziķi savulaik savus darbus pieteic līdz tam, kā šobrīd tas notiek, kādi ir tavi novērojumi. Uz ko mēs ejam, kāda ir tā mēdīju, tradicionālo mēdīju loma šajā visā, un vai sociālais tīkli ir biedrs vai draugs? Nu jā, esmu nozarē jau 20 gadus vispār. Es tā rēķināju, wow, vai ne? Un sociālais tīkli ir ietekmējuši to, kā lasa un kā meklē mūziku, nešaubīgi. Jā, viņi ātrāk nogādā to informāciju pie cilvēkiem. Mūzika ir kļuvusi arī daudz funkcionālāka. Viņa palīdz attēlot to emocionālo garstāvokli, kas ir konkrētajā mirklī, attiecīgi dara kā foniņš dažādiem video. Un līdz ar to cilvēki domās nedaudz savādāk par mūziku. Attiecīgi pirms aktīvajiem sociāliem tīkliem, lai gan viņi jau bija, kad tur ap 2010. gadu, varbūt jau mēs jau sēdējām Facebookā un tā, bet tas tomēr bija tāds lēnāks laiks sociālos tīklos, un tad bija tā doma, mana individuālā gaume, mans tāds, un tad kā un kas, un tagad ir laiks ātrāk rit, cilvēki ir sociālāki, un mūzika ir vairāk tas sociālais aspekts. Cik daudz cilvēku zina to izpildītāju, nevis vai man tiešām tas izpildītājs patīk. Un tas, protams, arī maina mūzikas žurnālistu fokusu. Jā, uz labo vai slikto tas ir jāspriež, kā, kurš to tver, vai ne? Diena, kad Olas kļuva slavenas, vai tu atceries to rītu, kad tu pamodies un saprati, ok, kaut kas notiek, kaut kāda rosība, kaut kādas runas. Jā, tas bija, mēs izdevām klipu Zemgus Girgensons, varbūt kāds dzirdējis tāds vārds. Un Zemgus Girgensons tajā laikā bija ļoti populārs hokejists NHL, tikko viņš tur visu laiku vārds mauc iekšā katrā spēlē. Un mēs sēdējām, lasījām ziņas ar Žani un domājām, par ko jāuzraksta dziesmu, lai viņi būtu visās ziņās. Un tad mēs ielikām, uzrakstījām par Zemgurs Girgensonu, arī TVNetā bija ziņas par šo, bet bija arī Washington Post, un pēc tam mēs vēl GQ tikām ar olām, visādos pasaules mēdījos saistībā ar to, mums likās kaut kas nereāls, un no tā arī ļoti daudz skatījumu YouTube'ā klipam. Vienā naktī mums bija 80,000 laikam. Un tad mēs pamodāmies, slaveni džeki, iegājām darbā. Es neatceros, vai tā bija, bet likās, ka visi aplaudēja. Varbūt tā nebija, varbūt tā bija fantāzija man. Un tā visi aizgāja rolām. Jā, pa lielām. YouTube jau arī kaut kādā veidā ir līdzīgi kā sociālais tīkls, varbūt šobrīd cits formāts, bet tas ir video un, jā. Vai jūs paši, jo tas, ko es sadzirdēju šajā visā, ir ziņas, mēs lasījām ziņas un no tā izdarījām tālākās visas darbības. Bet vai jūs paši apzināti kaut kā to
projektu vai pašu dziesmu reklamējāt, gājāt uz to mērķtiecīgi, vai tas bija? Tā, es tagad mēģināšu atcerēties. Tā, vai mēs reklamējām to, ka mums nāks dziesma ārā? Man liekas, tad bija Instagrams, ne? Tas bija pirms 11 gadiem. Es domāju, ka jā. Man liekas, ka tad tieši sākās tieši Instagrams. Jā, pareizi, bija. Un draugiem LV bija, un viss kaut kā tāda sociāla. Un man liekas, ka mēs reklamējām, bet to nevar salīdzināt ar reklāmu šobrīd. Ja tajā laikā tu ieliec vienu bildi un liekas, ka tā ir baigā reklāma un visu laiku un šēro, tad tagad tur jāieliek 10 TikTok video, lai kāds redz tavu dziesmu beigās. No tālāk. Jā, mēs jau iepriekšējā epizodē pieskārāmies tiem dažādajiem mēdīju formātiem, un Ārvis nu pat pieminēja 10 TikTok video. Tā cīņa par cilvēka uzmanību, varbūt pat mēs vairs nerunājam par kaut kādu vienu klausītāju, pārnestā nozīmē, bet ka mums ir, precīzāk jums, kā mūziķiem, ir jādomā tā kā par tādiem klāsteriem, tā kā par tādām grupām, tur, tā kā populārzinātniskajās filmās. Es domāju, tu domā par auditorijām konkrēti, tā kā vecuma grupām vai tādā veidā, jā? Arī tas, jā. Jā, piemēram, ja salīdzina Instagram, man liekas, Instagrams vairāk tāds pieaugušāks mazliet, vai ne, un TikToks ir vairāk, ir ļoti dažādi cilvēki, bet TikToks atkal ir tāds, kur ļoti daudz bērni ir, arī pieaugušie, bet tas kontents mazliet atšķirās, tas pats Facebooks ir atkal vēl mazliet vecākiem, un tad konkrētā platformā kaut kādus, ir forši, ka tu liec kaut kādu dažādu kontentu un saprot apmēram, kas ir tajā platformā un kas tajā platformā ir aktuāls, piemēram, ja Instagramā nevar likt dziesmas tā kā apakšā rīlēm, ka tu uzreiz var uzspiest uz dziesmas un pēc tā skatīties. Tagad jau var. Viņi to uztaisījuši kā TikTokā arī. Bet TikToks bija tas, kas reāli, Amerikā, piemēram, bija 10 dziesmas topā, tad 5 no tām 10 bija no TikTok uzsprāguši. Un tas ļoti mainīja to visu spēli, un tas, ka cilvēks vienkārši caur TikTok uzzina pa dziesmām, tas bija tāds lielākais organiskais tīkls, kādā veidā izplatīt savas dziesmas, jā. Aiga, tev kā mūzikas žurnālistei ir sanāk tāda, tie darbības virzieni ir tādi, ka ir tie megapopulārie mūziķi, un tad ir tā dēvētie nišas mūziķi, kuriem nav šīs grandiozās auditorijas, bet kuri varbūt ir ar ilgadīgu pieredzi un arī kaut arī nišai, bet tik un tā tie sekotāji jau ir gadu desmitiem, tad tu tā palēkās starp tām abām zonām un skaties, ko par to stāstīt lasītājiem. Ja? Jā, es varu teikt par savu pēdējo gada pieeju. Es meklēju to kultūras kodu, jo skaidrs, ka mūsdienās žurnālisti arī savā ziņā ir influenceri. Bet, ja mēs runājam tiešām par žurnālistiku, tas ir kaut kas lielāks, kaut kas ārpus sociāliem tīkliem. Un tad tas ir tas viens variants. Mūziķiem var nebūt tie sekotāji, viņi var nebūt internetā, bet ir tā kultūra. Konkrētāks piemērs ir hip-hop kultūra, ko veido arī ļoti daudz dažādi elementi, kur ir visi jāapskata, jāsavieno, kā tad tas notiek mūsdienās un kā. Un attiecīgi tas raksts iegūst ilgāka laika posma vērtību, nevis mirkļa vērtību, ko dod ļoti bieži sociālie tīkli. Un tas ir tas moments, kā es, kā mūzikas žurnāliste, mūsdienās strādāju. Protams, atbrauc, A$AP Rocky uz Rīgu. Skaidrs, es došos uz koncertu, man ir, jo pēc iespējas ātrāk jāuztais apskats, jo cilvēki, tur ir liels procents, kas skatīsies un gribēs izlasīt un gribēs pārliecināties vai arī atgriezties domās tajā piedzīvotajā vai uzzināt kaut ko, kādu fona informāciju, kas viņam nav zinām, jo viņi tur lēkāja mošpitā, vai ne? Un tas atkal ir otrs variants, kā piesaistās mūzikas žurnālistika tam algoritmam, tam dinamiskumam, ko sociātīkli mums paprasa. Bet tā, TikTok trendi, skaidrs, jāredz viņi ir, vai uzreiz jāraksta. Tas ir kāds ir formāts, vai ne?
Bet tas arī daudz ko parāda. Nu, tad, piemēram, mūsdienās ir nostalģija ļoti aktuāla, jo tā ir dot tādu tā kā beigšanas iespēju no skaudrās realitātes. Protams, nu, tas ir uzreiz jauna tēma. Aha, jums patīk tāda un tāda dziesma, bet vai jūs zinājāt, kā un ceļam augšā kultūras lauku? Nu, attiecīgi, ir jau dzirdēts, ka, mūzikas žurnālists jums jau nav nekāda jēga. Nu jā, tā jau nav pārdošanas tāds instruments. Tas ir tieši tā papildus vērtība. Jebkuram produktam ir tā, vai masas viņu pērk, bet ir arī tā pievienotā vērtība, kuru ar mārketinga instrumentiem nedabūs. To ir tikai ar stāstniecību. Tā, un tas ir tas uzdevums, kā es šobrīd arī redzu. Redzēt tos trendus un meklēt tur tos kultūras pamatu tam visam. Super. Arvi, vai Olām, teiksim, rīkojot koncertu, vai jūs domājat par to, kā jūs uzrunājat savu auditoriju, vai tas ir akcents tiešām uz sociāliem tīkliem, vai jūs arī ejat to tradicionālo ceļu, ka mēs ar to saņemam preses relīzi, ka tāds fakts būs, un jūs ejat, no rīta uz rādio vai uz televīziju. Kāds ir tas jūsu ceļš, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk? Jā, mēs darījām pilnīgi visu. Tā kā, piemēram, mums bija pavādījums 24. gadā, un es domāju, tas bija 24. Piedod, tas bija tāds atgriešanās koncerts? Vai... Tas bija 10 gadu jubileja Olām, jā. Un sanāk, mēs izmainām pilnīgi visu. Zinu, ko mēs neizmainām, ko mēs gribējām darīt. Mēs gribējām uztaisīt tādu triku, ka mēs paskatīties visiem sametam veseliem rajoniem. Jo to vairs sen neviens nebija darījis, vai ne? Un tur Olas ir klāt, priecīgs lieldienas. Nāciet uz koncertu, mums ir 10 gadi. Bet mēs pamēģinām visu un skatījāmies, kā biļetes tirgojās un sapratām to, ka neviens mārketings instruments, ziņa vai iešana uz radio vai televīziju nepalīdzēja tik ļoti kā dziesma, kas vienkārši aiziet. Bet atkal, kā izdarīt, lai dziesma aiziet? Tad tas mums izdevās no TikTok, es teiktu, jo Nārnija, piemēram, šobrīd ir 8000 cilvēks uztaisījuši video ar šo dziesmu. Tie ir 8000 useri, vai ne? Un to redz vēl, katram vēl seko, piemēram, vienam seko 10 000, vienam seko 2000 un tam līdzīgi. Un tā kā es uzskatu, ka dziesma bija tas visspēcīgākais, kas strādāja, bet, protams, tas ir, tas būtu stulbi taisīt tikai dziesmu un nepastāstīt tur tam visam, kas ir pamatā, kāds ir gājis, un cilvēkiem interesē tādas lietas, kā teica, ka tas veido to visu kultūru, un tas padara to visu interesantāku un foršāku, lai tā nav tāda plika kaut kāda, adarināšana vai, mēģināšana izsisties. Jūs taisāt fokus grupas? Fokus grupas, kur klausās. Dziesmām jaunām. Es domāju par šo, bet nē, mēs neesam vēl taisījuši. Mums ir sava mazā fokus grupa 4 cilvēkiem šobrīd. Bet īstenībā tā ir ļoti laba ideja. Man ir tāds Instagramā tāds tā kā čats, kurš saucās Chamber of Secrets, kurš liek iekšā savus demo. Cilvēki laikot. Un tad es domāju, skatos, kurš tiek vairāk laikos. Tā ir mana fokus grupa 1000 cilvēkiem šobrīd tur iekšā. Droši aicināt arī pievienoties. Noslēpuma kambars. Noslēpuma kambars, jā. Arī Potters skatījos daudz pēdējā. Tas vienmēr jauki dzirdēt kādu, kurš arī lasīja Harry Potteru. Jā. Man ir viens jautājums Aigai, varbūt nedaudz provokatīvs, nosacīti. Iepriekš Ēriks arī minēja grupu Singapūra Satīns, kas arī, kā viņš sacīja, vienā rītā pamodāmies un pēkšņi viņi bija visur. Īstenībā arī Olas diezgan līdzīgs tas stāsts varētu būt. Kurā brīdī mūzikas žurnālists saprot to, ka šim ir vērts pievērst uzmanību, un kurā brīdī tas liekas, šis ir tikai uz brīdi kaut kas uzpūsts, tad nekas nebūs, viņi sev parāda varbūt skandalozāk, tas norims. Kas ir tev varbūt tās, aiz kā tu aizķeries, ka te ir vērts par šo rakstīt, šo pētīt, nezinu, tas arī intervijas, tas varbūt arī albuma recenzijas un tam līdzīgi. Tu tieši par to Singapūras Satīnu nolāmies? Nē, tas bija kā piemērs, tas, kas vienā dienā parādās tāds wow fenomens, jo tas nenotiek katru dienu. Bet man liekas, es gribētu par Olām, ne?
un Nārnijas fenomenu gribētu paturpināt. Un vispār jau tas Nārnijas fenomens jau arī jūs audzējāt viņu pakāpeniski. Un būtībā, kas tā ir deju mūzika? Un mums jau ilgstoši Latvijā deju mūzikas radītāji diskutē, ka, hei, mēs netiekam pietiekami novērtēti. Lai gan viņi ir. Un Latvijā, Latvijā tas ir tā kā undergrounds, kamēr pasaulē deju mūzika, IDMs, vai ne, viena no populārākiem žanriem. Un būtībā olu panākumi ar Nārniju bija likumsakarīgi. Jo droši vien tie cilvēki arī līdzīgi mūziku ārzemēs klausās. Tā kā ārzemēs radīta mūzika klausās. Kamēr mums Latvijā nav pietiekami diskusija par to, ka, hei, bet deju mūzika viņa ir. Viņa nav vērtējama tieši tā, kā, piemēram, mēs rock mūziku skatāmies. Tur ir pavisam citas funkcijas. Tieši cilvēkam atbrīvoties, izdejoties, izpriecāties un nevis varbūt domāt intelektuāli līdzi, ko cilvēki grib pastāstīt. Un tas ir tas fakts, ko, manuprāt, Nārnijas panākumi ļoti labi atspoguļoja. Jā, un arī īstenībā es arī klausījos ļoti daudz, piemēram, Germany top 50, piemēram, Poland top 50, vispār Europe top 50 vai, piemēram, UK vai USA, un tur visur bija tāds līdzīgs tendences, ka tajā laikā apmēram visur bija house numur 1, vai pirmās 3 vietas bija house dziesmas, un līdz ar to tu saproti, kāds arī no tās pasaules modes trendiem viss nāk tā kā mazliet vēlāk uz Latviju. Diemžēl tāds ir, bet, un tad tu arī apmēram vari čekot, kas ir aktuāls pēc tādiem topiņiem, čārtiem. Un house mūzika, viņa jau arī ir izcēlusies no soul mūzikas, no disko, un kā viņa ir attīstījusies. Ļoti interesants stāsts, bet patiesībā Latvijā, latviski, mēs par to nerunājam. Un kāpēc ir vērts runāt? Ols jau ir arī savā ziņā skandālista, bet tad, kad tu jūti, ka ir tas ļoti sadurās divas puses, tu sāc domāt, hei, bet kāpēc? Kāpēc viena puse saprot, otra nē? Un tur vienmēr ir kaut kas apakšā. Un šajā gadījumā mēs nerunājam par deju mūziku pietiekami. Fakti. Jā, es vienkārši, man galvā tagad skan tā Nārnija. Tā ir pirmā lieta. Un es biju arī Cēsīs šovasar uz jūsu koncertu pilsētas svētkos. Man tiešām patika. Un es redzēju, kā jūs arī pēc tam taisat selfijas ar faniem, no kuriem, tie auguma izmēri bija apmēram tādi. Tu sēdi, tev kaut parādīja. Tie ir aktīvākie, jā. Tad, varbūt tas tāds jau diezgan personīgs jautājums, bet kā jums ir ar šo fanu aizrautību ar jums tādā publiskā tuvā saskarsmē, ka šie selfiji, šī jautrošanās, jo dažreiz jau ir tā, ka mūziķi uz skatuves ir ekstraverti, bet tad, kad viņi nokāp nost, viņi ir introverti. Kā jūs ar to dzīvojat? Es neesmu introverts vispār, es ļoti ekstraverts, tāpēc arī es šeit, piemēram. Paldies. Bet es zinu, ka ir cilvēki kaut kā ne tā reaģē dažkārt, ka viņam vajag to vientulību un kaut kā, nezinu, vai panika nāk, vai kas, ka pa daudz cilvēku apkārt visādi ir. Jā, es nemācēšu to komentēt, jo man tā nav, laikam, jā. Man savā ziņā nepatīk, varbūt, kad es nezinu, pēc tusiņa nākamajā dienā eju pēc piena vai ēdu brokastis pusdienas, un tad man nāk un neliek mieru, bet koncerti un ir forši cilvēkus redzēt, viņi nāk ar plakātiem, ar zīmējumiem, ar dāvanām, ar kas tik nav bijis šai vasarā un pagājušajā, tā kā tas ir baigi forši. Jā, ir jādod kaut kas tiem faniem pretī arī. Stage daļu tu esi taisījis? Vienreiz ļoti neveiksmīgi. Tas bija 2015. gada Summersons, un man liekas, es tur ieslīgu tā kā pūlīti, un sapratu, man šis nav priekš mans. Gribēju taisīt pēc tam, bet kā komanda izlēma, reik nominēs. Uztais labāk pāris selfijas ar... Jā, pietiks ar selfijiem. Jā. Bet ko tikai es neesmu gribējis? Helikopters nolaisties uz skatuves un visādi triks te. Bet visas iespējas. Es to darīšu. Es to darīšu. Vienu dienu es to izdarīšu. Ozis taču ar šo ūdens motociklu atbrauc Summersondā.
Kas tikai vēl, ne? Jā, Aiga, tad vēl par mēdījiem, ja? Redz, tu mums nu pat pastāstīji par deju mūzikas izcelsmi saistībā ar soulu un funku. Vai tu redzi, ka ir kaut kādi tie baltie plankumi, kuri prasās tikt aizpildīti? Nu, ka reizēm varbūt tā publicistika tiešām paliek tādā relīžu līmenī, un mēs netiekam pie tā tā padziļinātā vēstījuma par mūziku, cik viņa īstenībā tie žanri viens otru ir ietekmējuši, un cik neticami, nu, tās saknes var būt kādam žanram. Jā, es piekrītu, un es tiešām tā arī uzskatu, jo man liekas, viena no lielām problēmām ir tāda, ka mēs nerunājam daudz latviski par mūziku, populāro aktuālo mūziku. Mums ir anglicismi, un attiecīgi cilvēki dzīvo citā informatīvajā telpā. Un tur ir citi noteikumi, jā, tur ir hiti, un tur ir lietas, un tad ir tās paaudzes sadurās. Un nav jau tās kopējās bāzes, kāpēc, kā mēs kritizējam, jo skaidrs, ka ir gaumas atšķirās. Tas vienmēr tā tas būs, bet lai mēs labi runātu, kāpēc tāda viena dziesma ir labāka par citu, mums jau ir jābūt tam pamatam. Kāpēc? Un visdrīzāk tā ir tā mūsu latviešu valodas pamats, uz kuras bāzes mēs runājam, par dziesmas uzbūvi. Visi dziesmas uzbūves termini ir angliski, mēs lietojam. Pastāst, kas ir bridge, drops, vai ne? Būtībā par to ir jārunā. Tilts un kritiens. Jā, vai ne? Tieši tulkojot, kas tas ir, bet tajā pašā laikā, lai es pastāstītu, arī par olām, man ir jāskaidro tie termini. Un dienas beigās es uzrakstu tādu kā mazu pētījumu, un kur ir arī tās atsauces un visas. Un kas to izlasa? Kāds jau izlasa, vai ne? Bet tas ir tāds lielāks devums arī latviešu valodas telpai. Īstenībā tas tāds arī labs. Es to redzu, tā kā, varbūt tu to visu redzi kā rakstu, es to redzu kā kontentā, un tad tā kā ir parastiem cilvēkiem, kas ir bričs, tā kā mūzikā, un tā uzreiz var taisīt arī. Es iedomājos, vai nav tā, ka kaut kādā ziņā iet tas viss tā roku rokā, kad arī, piemēram, mēdī vai ne, taisa, piemēram, savus kaut kādus šos kontentus, un tad novirz uz kaut kādiem rakstiem un tam līdzīgi, vai ne, kas ir arī... Var jau taisīt video esejas, starp citu arī ir tāds veids. Video esejas? Jā, ļoti interesants. Kas tas ir? Tas ir raksts, bet tādā video formātā. Ar kaut ko konkrētu. Tā kā dziesma subtitriem? Nē. Arī, jā, bet dažādi tur bildes vai video fragmenti. Ok, sapratu. Tāds formāts, ko latviski bišķiņi ir darījuši arī hip-hopā. Man liekas, Jenots ir taisījis kaut ko tādu, bet tā ļoti maz. Un tas ir tāds, arī, kā lai izmēra, vai ne, cik tad maksās mūzikas žurnālista, vai ne, nav jau primārais tur, ne pētnieks, bet tajā pašā laikā tas darbs, tas ieguldījums, tas ir ilgtermiņā ļoti svarīgs, un ja mēs tā runājam par to paliekošo darbību, es domāju, ka tu arī piekritīs konsekvence. Darbs, strādāt, regularitāte, un tā tu atstāji savu vārdu. Trendi mainās, bet darbs regularitāte arī nodrošina to pozīciju. Show up, tā kā vienkārši. Jo tas lielie singli jums jau arī brieda, pakāpeniski. Labi, pirmais Zemgurs neizšāva, bet pēc tam jau arī bija gan augstāk, gan lejā. Protams, jā. Un tā vieta, bet tie visi jau ir svarīgi. Jā, man liekas, atslēga būt aktīvam vienkārši visu laiku, vai ne? Tas ir jebkurā jomā, cik tu agri cēlies, cik daudz izdara. Jā. Vai arī regularitāti, jā. Konsistenci. Jā, konsistencija. Es latviski, kā es nerunāju. Konsekvence. Konsekvence. Liekas, tas ir vēl kaut kas. Tā kā visu laiku. Uzliks sirseņas fonā tagad. Tūlīt mēs to noskaidrosim. Jāpārmaina tikai no itāļu uz angļu. Ko tu meklē itāliski? Es arī gribētu to zināt. Bet, ja mēs par preses relīzēm... Pastāvība. Jā, tā kā... Vai arī blīvums. Pasu laiku pastāvīgi kaut ko darīt, jā.
Ja mēs par preses relīzēm. Es nezinu, jūs varbūt arī atceraties laiku, kad tas bija 15. gads, kad varēja riktīgi sasinhronizēt preses relīzi, tagad būs tava dziesma, un tad zinās Delfi, TVNets, visi tur vienlaikus tur publicēs. Un patiesībā tajā brīdī arī varēja dabūt 100,000 klausījums vai skatījums video jau tajā pirmajā dienā. Bet tad arī viss mainās, un šobrīd tās preses relīzes būtībā ir tādas, kā viņas ir vajadzīgas, bet viņas ir vajadzīgas kā pavada teksta tai dziesmai. Jo citādāk dziesmas ir tik daudz, vispār izpildītāji ir tik daudz, un tas anonīmais faktors mūsdienās ir traks. Mēs pieskaramies mākslīgajam intelektam, ne? Un katram ir savs viedoklis, bet man, runājot profesionāli, es tomēr čekoju, kas tad lūdzu to dziesmu ir taisījis, kādi ir kredīti, vai, ne? Vai autoru kolektīvs, producents, kas tur ir, un kāda ir varbūt tā pamatdoma tam visam. Protams, mākslinieki domāt vai skaidrot vai neskaidrot, nav jau arī jāskaidro. Vienkārši relīze, man liekas, mūsdienās ir tāds labi apkopota, tāda vēstule, vai ne? Lai zina cilvēks, ka tu esi īsts un kas tur ir iesaistīti. Un tā ir tāda arī cieņas parādīšana nevien tiem saviem autoriem, saviem sadarbības partneriem, klausītājiem. Un man vieglāk arī saprast, kas ir kas. Labi, piešķilsim nedaudz sēru šai sarunai. Labi. Reik, vai tev kādreiz mēdīju rīcība ir izraisījusi, kas tas bija? Mēdīju rīcība. Jā, ir īstenībā, godīgi, jā. Tā tad tieši mēdījos ir bijis kaut kāda mūsu dziesmu, man liekas, ka mēs Porziņam uzrakstījām dziesmu, un kaut kas ielika no mēdījiem, es nezinu, precīzi tagad nesaukšu, bet šis ir, plaģijāts, un kaut kāds vispār cits dziesmu blakus. Un visi raksta, jā, tas ir plaģijāts. Bet vispār tas bijis nav pat līdzīgs. Bet parastiem cilvēkiem varbūt liekas, ka kaut kas līdzīgs, jo tas ir viens žanrs, traps vai ne tajā laikā. Tas, viss kaut kas ir bijis, jā, visāds tāds, piemēram, citi kaut kādi cilvēki, kas varbūt strādā mēdījos, palaiž kaut savu grupu un uzraksta konkurences olām, vai tur kaut kāds, šitā te visādi triki, vai ne, kad lai dabūtu to clickbait, un kas tik, tāds nav bijis, bet nav tā, kas baigi iesaistos tajos komentos un cīnos par to. Savāk uzrakst jaunu dziesmu. Protams, tas jau ir karavāni iet uz priekšu. Jā, es vienkārši domāju par to, ka Aiga minēja, ka jūs varbūt mēdzat reizēm būt tādi provocējoši, vai tas būtu ar lirikām, vai ar kaut kādu šo te skatuves atraktīvismu, bet laikam tā mūsu mēdīju kaut kāda tas varbūt briedums vai arī vienkārši paaudzes ir nomainījušās, jo būtībā jau, ja kāds jūs apreit, tie droši vien vairāk ir vienkārši, tā kā sociātīklu cilvēki kaut kādos komentāros, ne jau mēdījis, kā paustu kaut kādu, lūk, te rakstā, paskatieties, kas te notiek. Jā, protams, TikToks mūsdienās tāds kosmos notiek komentāros, bet es cenšos laikam baigi neiesaistīties tik ļoti tajā visā iekšā, jo tā var pazaudēt mazliet sevi, kā visu laiku lasot kaut kādas muļķības. Tu pasies, kas tie cilvēki ir, tad tu labāk izvēlas citus cilvēkus tev blakus. Tas ir forši, kaut kādā veidā nodalīt to burbuli no savas iekšējās pasaules. Aiga, kur tu saredzi mēdīju sarkanās līnijas, kuras viņi mēdz pārkāpt? Tieši mūzikas kontekstā kaut kādi piemēri vai kaut kādi tādi attieksmes veidi, kad tas nav mēdī cienīgi tā rīkoties? Man liekas, ka tāda ļoti stereotipiska vērtēšana ir sarkanais tāds karoks. Jo, es kā atkal jau atkārtojos, gaume var būt ļoti atšķirīga, un tas ir normāli. Bet, ja tev tiešām nepatīk, un tev nav ko teikt, kā tikai man ļoti nepatīk, tad liec mierā. Jā. Jo patiesībā arī, profesionāls, tev ir jānoklausās viss būtībā.
un patīk tev, vai tas nepatīk. Jo tā ir tāda process, kas ir vajadzīgs, lai tu dabūtu to savu profesionalitāti. Un ja tev arī nepatīk, tad tu argumentē ar ļoti pamatotiem argumentiem, nevis vienkārši emocionāli. Man liekas, tā emocionalitāte, kas ir normāla cilvēciska padarīšana, bet, ja mēs runājam par profesionalitāti, tā īsti nav tā profesionālā rīcība, man liekas. Un tas parāda, ka nav pietiekami daudz klausīts. Un kas ir atkal ok, bet tad varbūt nerunājam par to, ja mēs nezinām to žanru. Tā. Jā, man liekas, ka arī tas, kad paudzes atšķirās un vienmēr ir kaut kas nāk jauns iekšā cilvēkam, tā kā automātiski tāds painos, tā kā lietas un mieru, vai ne? Bet cilvēkiem, kas ir žūrijā, manuprāt, tiešām tas ir jāpārvar šī sajūta un jāļaujās saprast to jauno, kas nāk iekšā, jo agrāk vai vēlāk visu laiku kaut kas mainās, vai ne? Un, man liekas, ir forši, ja cilvēki ir atvērti un mēģina saprast, kāpēc šis tagad strādā jauniešiem, kāpēc šis patīk cilvēkiem, kas tas vispār ir, jo tāpēc, kā ienāk, nezinu, šaurās džins modē vai platās džins modē, ir cilvēki, kas staigās visu laiku vienās un baigi to visu heitos un teiks, kā tu izskaties un tam līdzīgi. Te pašā laikā ir cilvēki, kas to saprot un vienalga, kā tu staigā, bet, tā kā kaut kādā veidā mēģināt atļaut cilvēkiem darīt, ko viņi vēlās. Kamēr viens ciena viens otru. Jā. Droši vien. Paldies. Jā. Šī bija Gammas akadēmija. Mēs esam izgājuši cauri vēl vienam tematam par to, kā mēdīji un mūziķi savstarpēji iedarbojas. Kaut ko no tā visa mums arī jāpaņem sev kā mājas darbiņu. Un lai ballīte mūs sagaida 5. martā. Jā. Tiekamies Šaumi arēnā un dzīvē un koncertos. Un koncertos, jā. Un sociālos un mēdījos un visur citur. Aivs Reigs un Aiga Leithalde, Toms Trēbeks, Krista Garanča, lai balss nepazūd. Tiekamies. Paldies, Etām!